Kārlis spēkus atguva pamazām. Krūtīs gan reizēm bija sajūta, ka iebērtas smiltis, kuras apgrūtina elpošanu. Siltās pavasara dienas it kā pašas no sevis ar to vien, ka ir cerīgi gaišas un saules pilnas, veica atveseļošanas darbus. Kārlis laukus aplūkoja nevis no kājnieku pozīcijas, bet gan ratos sēdēdams un liekot zirgam palēlināt soli pie plašajiem laukiem. Tālumā gaišo bērzu stumbri izskatījās kā uzskatāmi piemēri, lai mācītos dažāda garuma nogriežņus. Zari kā grafiski švīkājumi uz dzidrā debesu fona. Purvainajā nostūrī dzērvju pāris lēni kā divas pelēkas salas slīdēja pa zaļgano sūnu virsmu. Kaut kur kā nokavējies students, mēģinot nolikt gala eksāmenu, cītīgi kala dzenis. Ritmiskie klauvējieni atskanēja vēl miegā dusošajā meža pamalē, kur sniegs, kā čigāns ar nozagto guvumu, vēl slēpās no saules. Braucot jo tuvāk mājām, Kārļa skatienu piesaistīja dzelteni kā dārgakmeņi upes mīkstajos krasta sānos pirmās pavasara puķītes. Bija jau sākušas ziedēt māllēpes. Zirgs saimnieka lūgumu saprata, piestāja. Kārlis izkāpa no ratiem un saplūca dzeltenās saules kripatas. Būs sieviņai pārsteigums. Nolēmis vēl kādu līkumu apbraukt, saimnieks zirgu nogrieza pa to ceļu, kurš meta mazu līkumu caur mežu. Ratu riteņus, kā muites kontroles punkti, ik pa brīdim saķēra dubļi, apņemot kā lipīgas lazda žņaugos. Tumšās egles, kā tautas pasaku teicējs, aptinušās zaļās villainēs, uz to visu noskatījās no augšas. Kā tur, lejā, zirgs, ratos cilvēks cīnās ar pavasari, sparīgi kārpoties uz priekšu. Vēl apšu zaros dusēja pumpuri, kuri vasaras otrajā pusē jau būs izauguši par trīcošām lapām, kā krogus lustētājs otrā dienā, kuras dreb un trīc visu laiku, pat bezvēja dienā. Tur tad varēs abi ar Silvu atbraukt un pameklēt kādu apšu beciņu, kura oranžas sveces tad slēpsies starp zaļo zāļu stiebriem. Vēl dusēja meža malā augošās ievas, kuras maija mēnesī tad krāšņi zied. Jau pa gabalu tās var gan saskatīt, gan sajust. Kā baltas līgavas pie meža baznīcas vārtiem. Tāpat kā mana Silva, pirms tik daudziem gadiem, kad es vēl jauns būdams, stāvēju pie svētā nama, un tad parādījās viņa, baltajā kleitā, nedrošu un nobijušos skatienu. Tikai, kad sastapās mūsu skatieni, tad Silvas acīs varēja izlasīt, ka ir iestājies miers un paļāvība viņam. Lai katram tāda sieva kā man atbalsta, uzmundrina grūtos brīžos, kā saka, ir gan priekos, gan bēdās. Jau zirgs nogriezās uz tik pazīstamā ceļa. Tur jau kā lielāki un mazāki laukakmeņi tupēja ēku saime, ap kuru vijās taka, nogludināta ar daudzajiem soļiem. Arī pagalmā ievu krūmājs vēl saldi guļ, tāpat kā bērzi pie upes. Pirts, kūts, klēts, lielais sienas šķūnis, saimniecības ēka un māja, kā maizes doniņa starp visām pārējām ēkām. Neliela, bet tik mīļa un silta. Pārlaidis vēlreiz skatienu pār visām ēkām, Kārlis atcerējās, ka šodien vajadzētu pielabot vienu siju kūtī, kura bija no gadu nastas un mitruma savu nokalpojusi. Laiks tāds labs, spēka it kā ar vajadzētu pietikt, un pirms lielajiem zemes pavasara darbiem šī diena būs tieši piemērota. Raimonds varētu piepalīdzēt ar padomu un pasniegt instrumentus. Savukārt Valdis tad varētu pielikt
praktiskajā procesā savu roku. Vienam jau šādu darbu būs grūti veikt, jo rudenī jau 68. gads. Saudzīgi mālēpas tika ienestas virtuvē, kur jau visiem brokastis gatavoja Silva. Mīļi viņu apskāvis, Kārlis pasniedza nelielos, bet no sirds tik mīļi dāvātos pavasara vēstnešus. Tas tev, paldies, ka man esi, un cieši piekļāva sievu savu klātu. Silva nedaudz apjukusi gan no mazā pārsteiguma, gan vīra atklātajiem vārdiem, apķērās Kārlim ap kaklu un silti noskūpstīja uz raupjā vaiga. Kādi vēl vārdi šeit būtu lieki. Ēdot brokastu, saimnieks tad izteica savu šodienas darba plānu. Visi piekrita un varēja ķerties pie sijas maiņas darbiem. Raimonds, kā nojausdams, jau bija sarūpējis jaunu siju. Taisns koka stumbrus, jau ar cirvja palīdzību bija ieguvis vajadzīgo četkantīgo formu. Ēvele, savukārt Raimonda prasmīgajās rokās, bija to visu nolīdzinājusi. Ar kaltu jaunajai sijai, kā jaunai meitai brošas, bija izveidotas gropes, savienojumi. Raimonds bija ne tikai prasmīgs meistars, kurš prata strādāt ar koku, bet arī ieklausījās sarunu biedros. Šo visu jau iepriekš viņš sagatavoja, jo rudens pusē kopā ar brāli strādājot tika runājuši, ka vajadzētu nomainīt kaut kad veco kūts siju. Tā arī šī saruna palika tik runāšanas stadijā. Kamēr Kārlis pa ziemu atguva spēkus pēc smagās slimības, tikmēr garās ziemas dienas īsinādams, Raimonds tad ķērās pie jaunās sijas izveidošanas. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.